tas dabiski notiek. Bet uzvaru iegūt nenotiek dabiski. Uzvaru iegūt, tas ir, kā es teicu, vīzija, redzējums par to, ka es gribu ārā no šejienes, kurus esmu. Tad ir, ka tu atrodi, kas tev palīdz to izdarīt, jo viens cilvēks nevar to izdarīt, tu nevar uzvarēt viens. Un pēc tam tas ir pūles, tā ir izvēle, ikdienas. Nevis, ok, kad es varēšu tad, kad novāks kartupeļus, pēc tam būs Ziemassvētki, tad būs jaunajā gadā man tur brauks ciemiņi, un janvārī man jābrauc ciemos, un februārī ir Valentīna diena, un šitādā te garā. Tas, ko es esmu dzirdējis nopietni, kad tev būs tas laiks sev, kad tu varēsi darīt. Es arī esmu tādiem cilvēkiem negribu strādāt, kas atrod attaisnojumus katrai problēmai. Tāpēc arī uz savas dzīves mākslinieci, lai ierulētajā programmā es runāju jums katru atsevišķi, jo es visus nepieņemu. Es vienkārši redzu, ja cilvēks ir nodevies sev, tad tu vari iet uz priekšu, tu neesi, tad vienkārši nenotiek izmaiņas. Tur es varu iedot vislabākās lietas un nenotiek izmaiņas. Viņas netiek izmantotas, tu pat neatvērš to video noskatīties, tam nav vienkārši nekādas jēgas. Bet jā, ja tu gribi, tad ir jēga un to pašpārliecību var iegūt un ticību saviem spēkiem var iegūt un var atrast savu redzējumu un var atrast cilvēkus, ar ko kopā kaut ko darīt. Un dzīve var būt rožaini, skaisti, tāda, kā tu gribi. Ja jums ir vēl kaut kas jautājums, mēs varam runāt vai nu par kursiem, vai nu par šo te community, kā jūs varat tikt iekšā. Turpinam. Ļaujiet savai gaismai spīdēt.